Apskatiet šos kadrus. Tie apskries visu pasauli. Šīs žurkas visu dzīvi tika barotas ar ģenētiski modificētu kukurūzu. Dzīvnieku audzēja ir milzīgi. Nu pat pabeigts pētījums, kas atklāja GMO ietekmi uz žurku veselību. Te ieguldīti milzīgi tehniskie un finanšu līdzekļi. Mums bija iespēja sekot pētījumam. Tas ilga 2 gadus. Pēc ilgiem šaubu un strīdu gadiem beidzot uzzināsim patiesību par GMO. Vai tas nebūs globāls skandāls sabiedrības veselības aprūpē? GMO trauksme pasaulē. Šis ir ilgākais un detalizētākais pētījums par GMO. Līdztekus esam veikuši pētījumu par galveno pasaules pesticīdu Roundupu. Roundups ir herbicīds, kas ietilpst pesticīdu pamatkategorijā. Mirstības iemesli, iezīmējot to melnā krāsā, attiecas uz dzīvniekiem, kuri ir saslimuši. Šie dzīvnieki ir nobeigušies tāpēc, ka viņiem bija audzēji, kuri pārsniedz 25% no ķermeņa svara, un viņi zaudēja 25% no svara, izvārga savā būrī, cieta no spēcīgas asiņošanas. Šis fenomens bija 4 reizes izteiktāks žurkām, kuras uzturā lietoja GMO vai ar Roundupu apstrādātu GMO. Ir briesmīgi, ka mūsu rīcībā ir šāda informācija, bet ļaujam visam iet savu gaitu. Tas ir biedējoši. Pētījums ir steidzami jāpublicē. C'est quand même terrifiant, donc d'où l'urgence qu'il y a à publier. 2010. gada pavasarī pie mums vērsās Šarla Leopolda Meijera fonds ar informāciju par jau notiekošu pētījumu, kura gaitā zinātniski parādīs GMO toksiskumu. Tas varētu izbeigt 15 gadus ilgušos strīdus. Pirmie rezultāti bija iespaidīgi, tāpēc apņēmāmies turēt tos noslēpumā un gaidīt, līdz pētījums beigsies un tiks publicēts. Impressionnés par les premiers résultats, nous acceptons de garder le secret, le temps que l'étude s'achève et qu'elle soit rendue publique. Taču drīz mūs sāk urdīt kāds jautājums. Daudz šādu pētījumu jau ir publicēti pazīstamos zinātniskos izdevumos. Daudz norāda, ka ģenētiski modificētā pārtika ir tikpat droša kā parastā. Kā var būt tik pretrunīgi viedokļi par vienu un to pašu jautājumu? Lai par to uzzināt vairāk, nolēmām doties uz Kānas universitāti, kur tas viss aizsākās. 50 gadus ražotāji veikuši pētījumus par GMO un pesticīdiem, bet nevar viegli piekļūt rezultātiem. Man bija pieeja 9 gadu garumā, kad strādāju kā lauksaimniecības un vides ministrijas eksperts. Visi atzina, ka tika iegūta visai nozīmīga statistika, tomēr viņu slēdziens bija, ka tā nav būtiska. Tout le monde était d'accord pour admettre qu'il y avait des effets statistiquement significatifs, mais qu'ils jugeaient, a priori, c'était leur conclusion, pas importants. Molekulārās bioloģijas profesors Žils Eriks Seralini laikā no 1998. līdz 2007. gadam bija biomolekulārās inženierzinātnes komisijas loceklis, kur pienākums bija izvērtēt GMO Francijā. Viņš protestēja pret diskusiju trūkumu komisijā un izteica vēlmi diskusijās iesaistīt zinātnieku aprindas, taču viņš atdūrās pret noslēpumainību gan no valdības, gan ražotāju puses. Pārliecināts, ka izvērtēšanas procesā vajadzīgs vismaz minimāls caurspīdīgums, viņš 1998. gadā kopā ar Korinu Lepāžu nodibināja neatkarīgo gēnu inženierijas pētniecības un informācijas komiteju. Mēs sapratām, ka biomolekulārās inženierzinātnes komisija, kas regulāri publicēja savus lēmumus un protokolus, vairs to nedarīja. Es izmantoju savu stāvokli, lai iegūtu piekļuvi šiem dokumentiem. Piekļuvis komisija administratīviem dokumentiem man teica, jā, jums taisnība. Tas ir publiskojums dokuments, izņemot to, kas ir rūpniecisks noslēpums. Rūpniecisko noslēpumu nevar pretnostatīt pētījumiem, kuri skar veselību un vidi. Labi. Piekļuvs komisija izlēma, un es saņēmu gluži kā tādu slepenu VDK dokumentu, kur puse bija aizkrāsota ar melnu. Taču visu viņa aizkrāsot nevarēja. Un šajā dokumentā, ko saņēmām ap 2005. gadu, figurēja atsauce uz MON 810 pētījumu un nozīmīgu statistiku par žurkām, kuras barotas ar GMO. Sur le MON 810 et sur des effets statistiquement significatifs sur les rats qui ont consommé ces OGM.
Kompānijas Monsanto pētījumi parādīja to žurku anomālijas, kuras bija ēdušas viņu ģenētiski modificēto kukurūzu. Taču šīs anomālijas tika apzināti ignorētas, uzskatot, ka iemesls nav toksikoloģiski būtisks. Tātad tas netiek saistīts ar patoloģiju. Mūsdienās viss balstās uz diviem jēdzieniem, kurus ir pieņēmušas mūslaiku zinātnieku aprindas. Lai rezultāti būtu saistām ar atklātajām patoloģijām, nepieciešama paralēla tēviņu un mātīšu izvērtēšana. Ja tās nav, rezultāti netiek ņemti vērā. Turklāt žurku mātītēm novērojas svara palielināšanos, bet tēviņiem samazināšanos. Bet šī informācija tika uzskatīta par nenozīmīgu. Neesmu zinātnieks un nevaru par to iegrimt dziļās debatēs, bet pat neeksperts redz, ka krūts audzēji neattīstās vienādi vīriešiem un sievietēm, kaut arī pastāv reti vīriešu krūts audzēji. Ir zivis, kuras lido, bet tas nav vispārīgs likums. Ir bīstami nenovērtēt šo iespēju. Man uztrauc sekas. Monsanto uzskata, ka tie ir pavirši kritēriji, ja vienādi netiek izvērtēti tēviņu un mātītes, tāpēc šie pētījumi nesot svarīgi. To pašu viņi 50 gadus teikuši par pesticīdiem, medikamentiem un citiem ražojumiem. Bet ko gan mēs patiesībā zinām par ģēmo? Neko daudz. Mums viegli ietekmēt cilvēku viedokļi, iespējamās katastrofas, aktīvisti, kas plēš no lauka ģēmo graudus, nomierinoši amatpersonu paziņojumu. Kam lai tic? Viens ir skaidrs. Atbalstītāju un pretinieku mierīgas debates par ģēmo nav iespējas. Daudzas pēdējā laika slimības liek cilvēkiem apšaubīt oficiālo pētījumu un ekspertu godprātīgumu. Kad gan mēs varēsim iegūt uzticamus pētījumu rezultātus par ģēmo? Tieši to Žils Eriks Seralini kopā ar savu komandu kopš 2009. gada mēģina izdarīt. Viņus atbalsta neatkarīgā gēnu inženierijas pētniecības un informācijas komiteja un Francijas Sociālistu partijas pētniecības centrs. Mēs diezgan ātri nonācām pie domas paši veikt testus. Bija svarīgi, lai mēs varētu kontrolēt protokolus, iegūt pietiekamu dzīvnieku skaitu un pietiekami daudz laika pētīšanai. Tas bija sarežģīti. Bija vajadzīgs 200 žurkas, kas laboratorijā uzturēsies 2 gadus. 6–8 cilvēki, kas veiks analīzes, vēros audzējus, ja tāda radīsies. Tas ir ļoti dārgi. Miljonus eiro pat divtīgi. Bet rūpnieki šāds pētījums veic nemitīgi. Turklāt viņiem ir speciālas laboratorijas. Ja to visu veic neatkarīga, akreditēta laboratorija, tā ir pavisam cita lieta. Tā bija pirmā reize, kad notika šāds 2 gadu pētījums par ģēmo. Turklāt mēs mēģinājām novērtēt maksimāli daudz bioķīmisko un bioloģisko parametru, veicot atkārtotas asins analīzes, svara mērījumus, urīna analīzes. Pētījām aknu, urīna, asins paraugus, visu, ko vien var pētīt, kā arī hormonu parametrus, kas iepriekšējos pētījumos nekad nav bijuši pētīti. Tātad tas patiešām bija kas nebijis. Līdz šim ģenētiski modificētā kukurūza NK603, kas tika izmantot pētījumā, ir bijusi testēta vienīgi 3 mēnešu garumā ražotāja Monsanto uzraudzībā. Kas attiecas uz Roundupu, ko izmanto kukurūzas audzēšanā, tad ir novērtēta vienīgi aktīvā viela glifosāts, taču ne visa formula kopumā. Lai ļautu aktīvajai vielai iekļūt augu šūnā, ražotājs izmanto palīgvielas, kas dažkārt var izrādīties kaitīgāks nekā pats glifosāts.
Mums bija divi mērķi. Pirmkārt, veikt pētījumus atbilstoši starptautiskiem standartiem, taču rezultāts nolasot cik vien pedantiski iespējams. Otrkārt, uzzināt, vai rodas kādas blakus parādības. Bet to var uzzināt tikai dodot šo barību dzīvniekiem, ņemot asins paraugus un sīki izmeklējot iekšējos orgānus. Ja tas nekad nebija darīts, uz ko tad pamatojās mūsu politiķi pieņemot savus lēmumus? Varbūt vajadzētu pajautāt par viņu rīcībā esošo informāciju, kā viņi to izmanto un kā ir iegūši. Lai to uzzinātu, dodamies uz Briseli, jo tieši šeit Eiropas valstīm tiek piešķirtas atļaujas ģenētiski modificētu augu audzēšanai un pārdošanai. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes uzdevums ir novērtēt GMO visām 27 Eiropas valstīm. Laikā no 2002. līdz 2009. gadam tā ir izsniegusi 42 atzinumus par GMO, visus pozitīvus. Tam, kurš vēlas pārdot produktu, jāsniedz pierādījumi par tā nekaitīgumu. Jānodrošina finansiālā puse pētījumiem. Tas nav jādara nodokļu maksātājiem. Tam neizmanto valsts budžeta līdzekļus. Tas nenozīmē, ka Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde apstiprina rezultātus tos nepārbaudot. Tā ir tiesības pārbaudīt izmantotās metodikas kvalitāti, atbilstību pareizām laboratorijas metodēm, pārbaudīt rezultātu, statistikas apstrādes kvalitāti. Mēs varam pieprasīt papildu informāciju no kompānijas, lai varētu pārliecināties, ka mūsu lēmums ir pamatots. À la compagnie afin de s'assurer que nous prenons des avis sur une base qui est solide. GMO ir pakļauti ļoti stingrām drošības pārbaudēm, ko ievies dalību valstis un Eiropas Savienības iestādes pirms vairākiem gadiem, un šo novērtēšanas sistēmu visi atzīst par stingrāko pasaulē. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde apgalvo, ka ģenētiski modificētie pārtikas produkti, kurus viņi ir novērtējuši un apstiprinājuši, ir tikpat droši kā parastā pārtika. Par to ir kāda anekdote. Ja jūs veiktu pārbaudi krūzei parastas kafijas, tad šī kafija tiktu aizliegta tās sastāvā esošo dabisko toksīnu dēļ. Tas nenozīmē, ka mums šī kafija kaitē, bet vienīgi to, ka tā satur dabiskus toksīnus. Aptuveni 15-16 gadus visā pasaulē un arī Eiropā izmanto GMO. Līdz šim nav reģistrēta neviena saindēšanās vai nāvis gadījums. Ja jūs šodien jautājat cilvēkiem, pats sev, saviem tuviniekiem, tiem, kurus mīlat, vai ģimenē ir bijis vēzis, nervu slimības, imūnsistēmas saslimšanas, alerģijas, slimības, kuras skar reproduktīvo sistēmu, hormonālas saslimšanas, tad viss atbildētu apstiprinoši. Mūsdienu medicīna šīs slimības neizskaidro ar jaunu vīrusu vai baktēriju uzliesmojumu. To neizskaidro arī ģenētiski, jo tās ir sāsinājušās pēdējo 50 gadu laikā. Vēl jāpieskaita cilvēku spermas kvalitātes un kvantitātes samazināšanās, un 50 gadu laikā gēni nevar tik ļoti mainīties. Tāpēc varam vainot vides problēmas, gaisa, pārtikas un ūdens kvalitāti. Diemžēl tas viss sajaukts kopā ar pārējo. Kurš ārsts jums pateiks, kungs, jums ir prostatas vēzis, vai kundze, jums ir krūts vēzis, kas radies tādu vai citu iemeslu dēļ? Valda vispārīga neskaidrība par šiem jautājumiem. Un es uzskatu, ka šo produktu izvērtējumam, kur GMO ir jaunākie pētījuma objekti, nevar uzticēties, jo pārbaudas veids paši ražotāji un metodēm nav caurspīdīguma. Būtu liederīgi noskaidrot, kāpēc vajadzīgi GMO.
Visbiežāk tie izveidot, lai izstrādātu paši savu insekticīdu, vai arī, lai būtu toleranti pret kādu herbicīdu, kuru varētu lietot ievērojamās devās. Mēs labi saprotam lauksaimnieku interesi. Viņš varēs izkaisīt savā laukā Roundupu, nezāles pazudīs, paliks tikai ģēmo. Mazāk saprotam ir patērētāja interese, kas riskē ēst produktu, kurš ir pārtapis gluži vai par pesticīdu sūkli. Tāpēc bija svarīgi izvērtēt pašus ģēmo, ar pesticīdiem apstrādātus ģēmo un pašu pesticīdu atsevišķi. Lai to paveiktu, Žils Eriks Seralini sastapās ar pirmajām grūtībām. Bija jāsavāc pietiekami daudz līdzekļu, lai veiktu pētījumu, un jādabūs sēklas. Aizvadījām vairāk nekā gadu, līdz ieguvām modificētas kukurūzas sēklas, jo neviens ģēmo ražotājs tik viegli tās negribēja dot. Tāpēc, kā Monsanto līdzis parakstīt līgumu, ka sēklas nedrīkst izmantot pētījumos, vai arī vajadzīga Monsanto piekrišana. Mēs gribējām, lai pētījums ir neatkarīgs. Protams, ka Monsanto nevēlējās dot savas certificētās sēklas, nezinot, kāds pētniecības protokols tiks izmantots. Zinājām, ka tiks likti visādi šķēršļi, lai mēs pētījumu neveiktu. Daļu naudas es biju lūdzis valsts komisijai, kas piešķir kredītus šādiem pētījumiem. Biju sācis rakstīt programmu. Kas tad ir zinātniskā komisija, kur izlēma, vai vajag veikt šādas pārbaudes? Tie, kuri veicināja šīs kukurūzas audzēšanu un teica, ka viss ir kārtībā. Tātad šie cilvēki negribēja, lai kāds atklāja, ko viņi ir izdarījuši, un lika sprunguļus ritenī, lai šis pētījums nenotiktu. Šī iemesla dēļ mūsu mēģinājums iegūt certificētas sēklas ar valdības palīdzību neizdevās. Mēģināt sēklas iegūt no kādas kompānijas, tas ir privāts, patentēts produkts un nav tiesība rakstīt pētījumu protokolus, ja ar mums nepastāv sadarbība. Es viņiem teicu, ka vēlos veikt testus kā neatkarīgs eksperts, taču viņi atteicās. Nācās vērsties pie Kanādas lauksaimniecības institūta, kas piekrita atbilstīgi un precīzi radīt šādu kukurūzu, jo mēs gribējām, lai lauki būtu pietiekami tuvu, tomēr neinficētos. Gribējām, lai sēklas ir certificētas, gribējām, lai ir lauki, kurus apstrādā Roundupu, un tādi, kurus ar Roundupu neapstrādā. Mēs gribējām, lai graudaugi tiktu pareizi kaltēti, lai būtu droši, ka vēlāk nerodas sēnīšu infekcija. Mēs gribējām, lai viss notiek stingrā uzraudzībā. Se développent dans un lot et pas dans l'autre. Donc des choses extrêmement contrôlées. Kāpēc ir tik sarežģīti dabūt valsts naudu, lai veiktu pētījumu, kas skar visu cilvēku veselību? Kāpēc pētniekiem ir tik grūti piekļūt ražotāju ziņām un pētāmajiem produktiem? Atbilde nāk no pašiem rūpniekiem, kas caur saviem ekspertiem un lobbyiem, attaisnojoties ar tirdzniecības noslēpumu, pastāvīgi ietekmē politiku un tos, kuri nosaka regulas. Atgriežamies Briselē, kur savu kongresu organizē Eiropas bioindustriju asociācija. Priecājos šodien būt šeit, lai kopā ar jums izpētītu, kā Eiropas biotehnoloģiju uzņēmumi var veicināt atbildīgas inovācijas, kas sniedz labumu sabiedrībai. Zālē bija sapulcējušies ražotāji, lobētāji, pētnieki. Galvenais viesis bija Džons Dallī, Eiropas komisijas veselības un patērētāja aizsardzības komisārs, kas atbild par ģēmo jautājumiem. Nebrīnieties, tā Briselē ir pieņemts. Ražotāji tiek aicināti piedalīties pat likumu izstrādē, kas regulē viņu darbību. No regulātora viedokļa piekrīt ražošanas nozares centieniem atbalstīt uzņēmējus ar stabilu pārvaldes un tiesisko sistēmu. Komisijas dienesti regulāri tiekas ar uzņēmumiem, lai redzētu, kura likumdošana nedarbosies, kā paredzēts, un saprastu, ko varētu uzlabot. Attiecībā uz pārbaudēm Eiropā ir strikti noteikumi. Nav pat pienākumu veikt 90 dienu pētījumu. Biotehnoloģiju uzņēmumi to dara brīvprātīgi. Nav iemesla palielināt šo laiku, jo tā apgalvojuši neatkarīgie zinātnieki no lielajām universitātēm visā Francijā, Vācijā un apvienotajā karalistē.
On dit qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšana atšķiras no ķīmisko vielu novērtēšanas. Sākumā jāsalīdzina modificētais augs ar tradicionāli audzētu augu, lai redzētu atšķirības, jo īpaši atšķirības sastāvā. Un redzēt, vai modificētajā augā kāda sastāvdaļa lielākā daudzumā nekā tradicionālajā augā. Un, izejot no tā, veiktu zinātniskus pētījumus. En particulier, pour prendre un exemple, les différences de composition. Un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde dažreiz arī ir pieprasījusi, ka tiek veikti toksikoloģiski pētījumi, kuros izmanto dzīvniekus. Qui peut conduire, le cas échéant, l'EFSA ne l'a jamais exclu, et d'ailleurs nous l'avons demandé dans certains cas, qui peut conduire à demander une étude de toxicologie, une ou des études toxicologiques sur des animaux. Šis princips darbojas tā, ja nav būtisku atšķirību abu augu sastāvā, protams, ņemot vērā ievietotā gēna saražoto proteīnu, šos augus uzskatām par līdzvērtīgiem. Un tātad arī ietekme uz veselību būs līdzvērtīga. Taču labi zināms, ka pat nelielām atšķirībām produkta sastāvā var būt milzīgs iespējas. Šo ražotāju spiedienu pieņemto principu pārņēma veselības aģentūras visā pasaulē. Kukurūza paliek kukurūza. Vienkāršākais veids, kā atrunājas daudz ražotāju, lai izvairītos no ilgu un dārgu testu veikšanas, turklāt īsti nezinot, kā izmantot to rezultātus. Pavairojot šos pētījumus, palielināsies pārbaudē izmantojamo dzīvnieku skaits. Taču mēs cenšamies to Eiropā samazināt. Ir laba valdība un Eiropas komisijas programma, lai varētu samazināt šo skaitli. Ja četrkāršotu dzīvnieku skaitu netiktu iegūts nekāds labums ne patērētājiem, ne veselības drošībai. Šie noteikumi nav obligāti. To drīkst darīt. Tas nozīmē, ka ražotāji, kur ir cīnījušies ar zobiem un nagiem, lai tas būtu tikai ieteicams, nevis obligāts eksperiments, to izmanto. Ja mēs gribam zināt, vai tas ietekmē veselību, ir tikai viens patiesas veids, kā to izdarīt. Protams, var teorētiski aplūkot modificēto gēnu, tad izpētīt tā ķīmisko sastāvu, bet patiesībā daudz labāk ir novērot cilvēku vai dzīvnieku asins analīzes, kuri šos GMO patērē ilgstoši un daudz. Salīdzinot tās ar to cilvēku asins analīzēm, kuri patērē ķīmiskās sastāvā līdzīgus vai identiskus produktus, bet kuri nav ģenētiski modificēti. Mais qui n'est pas à base d'OGM. Eiropa pat neprasa ar dzīvniekiem veiktus regulārus toksicitātes testus. Un, kad to pieprasa, rūpnieki paši izlemj, kāds protokols jāizmanto. Amfloras šķirnes kartupeļus, piemēram, testēja uz 30 žurkām, no kurām tikai 10 ēda GMO. Monsanto kukurūzu testējuši 400 žurkām, no kurām 80 tika barotas ar ģenētiski modificētu augu, bet tikai 40 žurkām tika veiktas asins analīzes. Neviens no šiem pētījumiem nepārsniedza 90 dienas. Jūs redzat, ka mums ir žurku grupas, tēviņi un mātītes, kuras ēda ģenētiski modificētu kukurūzu, kas apstrādāta ar Roundupu vai pašu Roundupu. Ikreiz, kad redzams pakāpiens uz augšu, ir nomirusi viena žurka, un jūs redzat, ka robeža ir 10, jo grupā ir 10 žurkas. Punktotā līnija parāda, ka nomira arī žurku mātītes, kuras uzturā lietoja normālu barību. Bet tās ir tikai 2 žurkas, kas mirušas dabiskā nāvē pēc 550 dienām. Turpretī mātītes, kuras ēda GMO vai GMO, kas apstrādāta ar Roundupu, vai dzēra pašu Roundupu, nomira lielākā skaitā nekā pārējās žurkas.
Tātad, vai šī statistika ir saistoša? Ievērojam, ka šajā grupā žurkas nomira 6 reizes vairāk salīdzinājumā ar kontroles grupu. Nav nepieciešami pat papildu bioloģiskie vai medicīniskie testi. Redzam ģēmo ietekmi un Roundupa ietekmi. Vai ir sinerģiska iedarbība? Nē, nav. Nav arī papildinošas iedarbības. Te runa ir par mirstību. Situācija ar audzējiem un bioķīmiskiem parametriem ir atšķirīga. Bet attiecībā uz mirstību situācija ir šāda. Jūs redzat, ka noteikta deva ģēmo izraisa nāvi. Un tas nenotiek lielākas devas rezultātā, bet gan no līdzsvarotas devas uzturā. Tātad tas nav atkarīgs no daudzuma, kā tas notiek piemēram ar cianīdu. Iedarbība atšķiras tēviņiem un mātītēm un notiek hormonu līmenī. Visi pētījumi, kur veikti ar žurkām, notikuši 3 mēnešus, un 3 mēnešu laikā nekāda traucējuma nerodas. Pirmie traucējumi parādās 4. mēnesī. Tas ir būtiski, jo nozīmē, ka pētījumiem nav nekādas jēgas, tik vien kā sirdsapziņas nomierināšanai, lai varētu izplatīt potenciāli toksisku produktu. Et à faire avaler des produits potentiellement toxiques. Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde raksta, ka 80% no ietekmes, kas novērojama pēc pusgada līdz 2 gadiem, ir manām arī 3 mēnešu laikā. Ražotāji izmanto šo argumentu, lai teiktu, veiksim 3 mēnešu pārbaudes, un ar to pietiek. Tikai jāpiebilst, ka viņi tās neveic visaptvaroši, un pamanot patoloģijas pazīmes, vajadzētu šo testu pagarināt. Pārbaudes nav nekļūdīgas, un to Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde arī norāda, sakot, ka 3 mēnešu laikā parādās tikai 75% no kroniskas ietekmes. Tieši šī iemesla dēļ būtu jāturpina pētījumi. Bet Eiropas un vietējās aģentūras mums saka, ka tas nozīmētu uzspiest pārāk stingrus rāmjus ražotājiem. Tāpēc būtu jāļauj tirgumu darboties, pēc tam vajadzības gadījumā kaut ko pārbaudot. Mēs nevaram gaidīt 100 gadus un tad veikt pētījumus par ģēmo ietekmi. Ja mēs Eiropā neaudzēsim ģēmo, tad kā gan varēsim analizēt ģēmo ietekmi ilgtermiņā? Tātad esam slavenās dilemmas priekšā par vistu un olu. Kas jādara vispirms? Tāpēc uzskatu, ka ir jābūt modram attiecībā uz ģēmo vērtējumu. Jāņem vērā arī visi pieejamie dati, lai izveidotu striktu uzraudzības sistēmu, kas, ja kaut kas noietu greizi, ļautu noteikt, kā reaģēt, un ļautu mums virzīt zinātni un turpināt ievākt informāciju par to, kas tieši notiek ģēmo nozarē. Pirms Žila Erika Seralini arī citi pētnieki, tādi kā Pustais Lielbritānijā un Veli Morovs Austrijā, mēģināja pētīt ģēmo iespējamo toksisku ietekmi uz veselību. Ar 90 dienām nepietiek. Tagad zinām, ka vajadzīgi gadi, lai izpētītu produktus, kuri grauj endokrīno sistēmu vai ir kancerogēni. Saskarsmē ar kancerogēnu vielu radīs vēzi 20, 30, 40 gadus vēlāk. Tātad 3 mēnešu pētījumā ar žurkām nav pietiekoši. Tie jāveic visu žurkas dzīvi, un žurkas dzīvo 2,5 gadus. Veselības aģentūras noraidīja Pustai un Veli Morovu darbus, aizbildinoties ar to, ka protokols satur metodoloģiskus trūkumus. Lai nodrošinātos pret šādu reakciju, ka rezultāti ir falsificēti, profesora Seralini komanda ievēroja piesardzību. Šajā laboratorijā viss tiek kontrolēts. Temperatūra, gaismas spilgtums, žurku uztura līdzsvars. Kameras klātbūtne ir ārkārtas gadījums.
Lai novērstu piesārņojumu no ārpuses, mums vispirms vajadzēja iziet cauri attīrīšanas kamerai un uzvilkt sterilu halātu, kā visiem laboratorijas darbiniekiem. Pārliecinājāmies, lai tiktu precīzi ievērot esošie starptautiskie standarti, bet mūsu standarti bija pat stingrāki. Gribējām būt droši, ka mūs nevarēs kritizēt. Protokolā paredzēts ņemt 200 veselas žurkas, kas pārbaudīts ģenētiski un arī baktēriju un vīrusu līmenī. Pēc tam viņas vajadzēja ievietot sprostos un identificēt ar elektronisku čipu, lai pat laboratorijas personāls nezinātu, kura žurka ir saņēmusi kādu barību. Tas ir dubult maskētais pētījums. Pat personāls nezina tieši, kuras žurkas ar ko tiek barotas. Arī testējot cilvēkiem paredzētās zāles, pētījumi tiek veikti dubult maskētā veidā, lai pētījuma gaitā nebūtu iespēju manipulēt. Laboratorija, kur notiek eksperiments, nav atkarīga no Kānas universitātes. Tā ir akreditēta laboratorija, kas specializējas šāda veida pētījumos ķīmijas un farmācijas nozarē. Viņu klienti var būt arī uzņēmumi, kur ražo ģēmo. Paranojas vai piesardzības dēļ šī vieta tiks turēta slepenībā visu pētījumu laiku, lai izvairītos no spiediena vai draudiem. Ir notikuši 2 gadu pētījumi ar lielajiem zīdītājiem, piemēram, govīm, bet 2 gadi govs vai kazas dzīvē tikai daži mēneši žurkas dzīvē. Ir nepieciešams veikt pārbaudes visu dzīvnieka dzīves laiku. Ne tikai mērīt viņa augumu, svērt un novērtēt, kā viņš izdzīvo, bet arī novērtēt visus asinsparaugus, iekšējos orgānus. Tāpēc varam teikt, ka šis ir ilgākais un detalizētākais pētījums. Pirmoreiz pasaulē testējam atsevišķi ģēmo ar Roundupu un Roundupu tā pilnā formā. Tādu, kāds tas nekad nav testēts, kādu izmanto lauksaimnieki un kāds tas nonāk pārtikā. Kāpēc tas nekad nav pārbaudīts? Tāpēc, ka uzņēmumi paši veica savus testus, vai no ģēmo, kas apstrādāta ar Roundupu, un tad nebija iespējams atšķirt ģēmo ietekmi un Roundup ietekmi, vai arī veic testus ar ģēmo, neko sīki neprecizējot. Mēs nolēmām stingri nošķirt jautājumus, vai sakas izraisa ģēmo vai arī pesticīds. Tikmēr pēdējo 10 gadu laikā Nacionālās komisijas par pesticīdu ietekmi neraizējās. Mēs izvēlējāmies kukurūzu, kas ir Eiropā visvairāk audzētais ģenētiski modificētais graudaugs, un toleranci pret Roundupu, kas piemīt 80% no pasaules ģēmo. Mēs izstrādājām 3 devu sistēmu. Pirmā deva ir tā, ko saņem ar krānu ūdeni, kad pavasarī vai vasarā laukus atbrīvo no nezālēm un piesārņo ūdeņus. Otrā deva ataino to daudzumu, kas ir ģenētiski modificētajos organismos, un tas var būt 100 reižu lielāks. Bet trešā deva ir puse no tā, ko lauksaimnieks saņem, kad izsmidzina pesticīdu. Tie pētījumi, kur tika veikti vairāk nekā 2 gadu garumā, nebija pētījumi par kanceroģenēzi. Tos parasti veic ar 50 žurkām grupā. Nebija pat domāts izteikt hipotēzi, ka šī kukurūza ir kancerogēna. Pasaules sabiedrība tā neuzskatīja, un mēs nevarējām protokolā rakstīt, ka pētām kancerogēnu produktu, tā kā pēta tabaks vai asbesta ietekmi. 200 žurkas tika sadalīts grupās pa 10. Bet kāpēc tieši 10? Francijas pārtikas nekaitīguma aģentūra uzskata, ka vajadzētu izmantot grupas ar vismaz 20 dzīvniekiem, lai pārliecinoši novērstu iespējamību sajaukt nejaušu un eventuālu ģēmo iedarbību.
Pirmais konstatējums, kaut arī Francijas pārtikas nekaitīguma aģentūra ieteica grupas ar 20 žurkām, tomēr vairs nekad neatgriezās pie šī viedokļa, un GMO testēja grupās ar 10 dzīvniekiem. Otrs konstatējums, līdz pat šai dienai ne Francijas, ne starptautiskās regulas ražotājiem neliek palielināt dzīvnieku skaitu pārbaudas grupās. Patiesībā starptautiskā līmenī tas nav reglamentēts. Monsanto laimīgi veic pārbaudas ar žurkām, dodot 2 devas 90 dienas. Viņi izdarīja pašu minimumu. Kad es lūdzu, lai man atļauj pašam veikt testus, uz mani vēl attiecās zvērests par informācijas neizpaušanu, un komisijas priekšsēdētājs Marks Fellows man teica, nav jēgas iet tālāk. Sakoja 3 argumenti. Nabaga mazā žurciņa. Veltīgi upurēsim dzīvnieciņus. Kāpēc šis arguments ir dumšs? Vai labāk upurēt bērnus nekā žurkas? Tas ir noziedzīgi. Labāk taču veikt testus ar žurkām. Otrs arguments. Mēs taču pēc tam uzraudzīsim stāvokli. Piedodiet, bet tā ir ņirgāšanās par visiem. Nav iespējams tam izsakot, jo nav pieejami epidemioloģijas dati. Vai pasaulē pastāv kāds reģistrs, kur reģistrē, ko cilvēki ēd, GMO vai ko citu? Vai to vispār var saistīt ar kādu saslimšanu? Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā uz pārtikas uzlīmēm nav ziņu par GMO. Trešais arguments. Mēs neesam tam bijuši pakļauti visu dzīves laiku. Kaut gan no jau 15 gadus ēdam GMO, kas apstrādāti ar Roundupu. Pēc GMO pretinieku un sabiedrības lūguma tika veiktas toksikoloģiskās pārbaudes. Profesors Fellows ir viens no ekspertiem, kurš pēc GMO izvērtēšanas mudina tos izmantot. Tas ir raksturīgi. Kad iestādes izvēlas zinātniekus, kam darboties komisijās, parasti izvēlas speciālistus, kuram gan varētu būt vairāk zināšanu par GMO nekā tiem, kuri paši ir pētījuši biotehnoloģijas un sadarbojušies ar uzņēmumiem, kuri GMO ir izstrādājuši. GMO pretinieki saka, esmu veicis sarežģītāku analīzi un redzu atšķirību. Es personīgi uzskatu, bet varu kļūdīties. Ja šodien veicam testus, bet neko neredzam, varam pieņemt, ka pat, ja mēs nevaram būt pārliecināti par ilgtermiņa ietekmi, lietojot vājas devas, mēs varam atļaut to izmantot lopiem un novērot ietekmi vairāk nekā 10 gadu laikā. GMO pretinieki grib, lai pārbaudas veids 10, 5, 4 gadu garumā. Bet tas ir milzīgs darba apjoms, un rezultāts būs arvien grūtāk analizēt. Statistiski tas ir skaidrs. Ja esat par, jūs iesiet šajā virzienā. Ja būsiet pret, jūs būsiet kopā ar tiem, kuri ir pret. Cita risinājuma nav. Mēs allaži saskaramies ar atšķirībām, un tā būs vienmēr. Tāda ir zinātnē. Taču interpretēšanas veids, vai tam ir bioloģiskais aspekts? Tāda ir mana galvenā kritika attiecībā uz statistikas analīzi. Tie ir tikai skaitļi, bet tiem nepieciešams bioloģiskais aspekts. Tam vajag jēgu. Pretējā gadījumā tā ir viena skaitļu salīdzināšana. Turklāt, kad kādam organismam tiek dots GMO, tas ir dzīvs organisms, tam ir savu bioloģiju, aknas, nieres, un tad jāskatās, vai šīs atšķirības tiešām ietekmē aknas, nieres, sirdi un smadzenes. Profesora Seralini komanda izdarīja sekciju 200 žurkām, lai analizētu, kas tieši sabojājas viņu iekšējos orgānus. Mērķis – mēģināt saprast, kā katra no 3 schēmām GMO kopā ar Roundup un Roundups pats ir ietekmējusi dzīvnieku vilmaiņu, īpaši attiecībā uz audzēju rašanos, kas parādījās tikai pēc 3. mēneša.
Taustāmu labi saskatām audzēju skaits eksperimenta dzīvniekiem parādīts šajā attēlā. Te ir žurkas, kuras saņem tikai ģēmo, un tās, kuras saņem normālu uzturu. Jūs redzat, tur ir ļoti maz tēviņu, kuriem ir audzēji. Viņi ir izturīgāki. Redzam, ka ikreiz, pakāpjoties pa vienam pakāpienam, rodas lielie audzēji, kas ir vismaz 17 x 17 mm lieli. 17 mm sur 17 mm, ce qui veut dire que pour Žurkai tas ir milzīgs audzējs. Līdzīgi kā cilvēkam, ja audzējs ir milzīgs. Être l'équivalent d'une tumeur grosse comme ça chez l'homme, énorme. Il se trouve qu'on a identifié chacune de ces tumeurs. 94% šo audzēju līdzinās sieviešu krūts audzējiem. Attēlā redzam nieru audzējus tēviņiem, bet reti viņiem sastopam arī krūšu dziedzeru audzējus. Tas liek domāt par hormonālu ietekmi, turklāt neatkarīgi no devas. Patiesībā 60% krūts audzēji izraisījuši hormonālu traucējumi. Vispārīgi runājot, žurkas, kuras uzturā lietojuši ģēmo, kas apstrādāts ar Roundup un Roundupu vienu pašu, ir slimākas, viņām novēro gramošanas un aknu traucējumus tēviņiem un īpaši nieru darbības traucējumus. Comme on l'a vu, les tumeurs mammaires qui ressortent jusqu'à 20 un 10 žurku mātītēm bija 20 veselības sarežģījumu un 16 audzēji. Taču redzams, ka iedarbība nav atkarīga no devas. Pat ar vismazāko ģēmo devu sistēma tiek piesārņota. Iespējams, pievienojot zināmu daudzumu vilmaiņu veicinošas vielas, aktivizējas toksiskais mehānisms, un, kad to pievienojam nedaudz vairāk, tas iedarbina organismā detoksikācijas mehānismu, kas nav pastāvējis iepriekš. Tātad parādība ir daudz sarežģītāka nekā varējām domāt. Katrā ziņā šo faktu noteikti nedrīkst atstāt novārtā. Mirstība ir viena lieta, bet uz rezultātiem jāraugās plašāk. Kāpēc gan bija jāgaida tik ilgi, lai veiktu šādu pētījumu? Vai profesora Seralini pieredze neliek apšaubīt paradigmas, kuras ir pamatā gēnu inženierijai? Mums jāuzzina kaut kas vairāk par zinātni, kas izsalkus pēc jaunām tehniskajām iespējām un šķiet vairs nemeklē patiesību, bet vēlas uzspiest savu, nedomājot par radīto satricinājumu. Turklāt tos, kuri apšauba valdošās paradigmas, kā piemēram Žils Eriks Seralini, apsūdz tumsonībā. Profesors Felos viņu nosauc par baiļu Andelmanu. Seralini aizstāvēja savu godu tiesā par neslaus celšanu un uzvarēja. Mūsu priekšā ir pretinieki, kas neiebilst pret zinātniskiem datiem un zinātni. Viņi iebilst pret ko citu, kā jau teicu. Pret ideoloģiju. Zinātnē ar to nav nekāda sakara. Tepat nav ko debatēt. Es devos uz savu laboratoriju, kur tika veikta pētniecība. Bija eksperti, kur man teica, ar 1 mēnesi nepietiek, vajag 2 mēnešus. Pēc tam ar 2 nepietiek, vajag 3. Tas bija skrējiens uz priekšu. Patiesībā es sapratu, ka runa nav par mēnešu skaitu. Tas drīzāk ir, lai viņi pasaka. Tad vismaz būs skaidrs. Mēs runājam par sabiedrību. Kādu sabiedrību mēs gribam? Vai gribam veidot sabiedrību, kur jūtam tehnikas klātbūtni un to kontrolējam? Vai gribam sabiedrību bez tehnikas? Vai arī sabiedrībā ar tehniku, ko kontrolē pilsoņu komitejas gluži kā revolūcijas laikā? Pilsoņu komitejas, kas izlem visu. Tas ir interesants veids, kā izklāstīt lietas. Uzskatu, ka pētniecība kalpo sabiedrībai, un nav iemesla, lai sabiedrība nenorādītu pētniekiem virzienu. Protams, pētījumi zinātnē līdzinās mākslē. Nav zināms, ko mēs atradīsim. Nevar ierobežot zināšanu sekmēšanu. Bet vai ģēmo radīšana ir pētniecība? Stādīt laukos ģēmo, mērīt gēnu pārnesi? Vai tiešām tas ir zinātnisks pētījums? Vai tad nav liederīgāku pētījumu? Un kam par to lemt? Ja ne sabiedrībai? Qui doit le décider si c'est pas la société? Quand on fabrique un OGM, c'est pas ģēmo radīšana nav nekāds fundamentāls pētījums. Es neiebilstu par pētījumiem par ģēmo, bet tas jādara laboratorijā, nevis uz lauka.
Mēs par ģenētiski modificētiem augiem zinām pārāk maz, lai atļautos tos izbārstīt dabā. Viss jāapsver iepriekš, un, ja redzam, ka pats ģenētiski modificētais augs iedzīvotājiem nešķiet liederīgs, kāpēc būtu tā jāriskē? GMO profesionāļi prezentē biotehnoloģijas kā klasiskās augu uzlabošanas turpinājumu. Ja uzklausītu viņus, šķiet, viņi nedara neko citu kā to, ko jau pirms viņiem darījuši lauksaimnieki. Vai šī tehnoloģija ir efektīvāks un ātrāks veids, kā iegūt to pašu rezultātu? Turklāt tas varētu atrisināt problēmu saistībā ar badu pasaulē, dodot lauksaimniekiem sēklas, kuras labāk pielāgotas klimata pārmaiņām. Vienīgi tie ir tikai tukši solījumi, kam vēl nav reāla pamatojuma uz lauka. 80% no pasaulē audzētajiem GMO tiek izmantot tikai tāpēc, ka tie ir toleranti pret pesticīdiem. Pirms 20, 30 gadiem sēklu ražotāji, es mazliet kariķēju, apmierinājās vien ar to, ka centās pātrināt procesus, kas varētu notikt dabiski, nodarbojoties ar selekciju. Tagad esam nonākuši līdz tam, ka rīkojamies ar gēniem kā ar Lego klucīšiem, izvēloties vienu, tad vēl kādu, un veidojot jaunus organismus. Tas ir kaut kas jauns, jo tādā veidā mēs sagrojam sugu barjeru. Bet tā nav tikai sugu barjera, jo mēs iejaucamies gēnoma iekšienē, nedomājot, kādas tam visam būs sekas. Pretiniekiem patīk to iztēloties kā burvju procesu, un viņi stāsta, ka sojā vai kukurūzā ir ielikts skorpiona gēns. Tas ir skandalos, ir šausmīgi darīt kaut ko tādu. Bet patiesībā bioloģiskajā līmenī tas nozīmē paņemt informāciju no kāda organisma, lai ieliktu to augā, kurā tādas nav bijis. Organisme pour transférer cette information dans une plante, information qu'elle n'avait pas. Tagad zinām, ka tas ir cietis neveiksmi. Par to liecina eksperimentāli pierādījumi. Gēns nerada olbaltumvielu, kurai ir tikai viens mērķis un viens veidols. DNS nenodod visu informāciju. Nekāda pamata faktiski vairs nav. Un ja tāda nav, nekas cits neatliek, kā sākt atkal no nulles un sākt domāt. Ja jau esam zinātnieki. Galvenā problēma, kas no iedzīvotājiem tiek slēpta, ir tas, ka zinātne nav kompetenta lielākajā daļā tehnoloģiju, ko tā uzspiež un izplata trakā ātrumā, pirms kāds jautājums ir zinātniski uzlūkots un izpētīts. Ģenētikā ir daudz mums nezināmu lietu. Ne jau tāpēc, ka esam veikuši kādu lopa vai auga DNS analīzes, esam visu sapratuši. Var teikt, ka nesaprotam tikpat kā neko, vienīgi konstatējam. Konstatējam vienu, bet pievienojas kas cits. Tāpēc būsim pieticīgāki. Vajadzētu pazemībā atzīt, ka ir pāragri dabā izmētāt ģenētiski modificētus augus, jo skaidrības par tiem nav. Profesora Seralini pētījums mums sagādā pēdējo pārsteigumu. Un tas ir nozīmīgs. Bija aizdoms, ka žurku lielo mirstību izraisa galvenokārt pesticīds, ar kuru apstrādāt kukurūzu. Bet šķiet, ka pētījums pirmo reizi pasaulē atklāja iedarbību, ko izraisa pati ģenētiskā modifikācija. Tas nozīmē, ka fakts, ka iejaucamies augu genomā, lai to pārveidot, var izraisīt sekas, kuras neviens iepriekš neparedzēja. Tas ir pietiekami, lai liktu pārdomāt visas zinātniskās koncepcijas, kuras noveda pie GMO izgudrošanas. Pats Roundups atsevišķi nekad nebija testēts 2 gadus. Šūnu pētījumi parādīja, ka aknu šūnas, embrijs, nieris, placenta, nabas saite gāja bojā daudz ātrāk, tāpēc jādomā, ka Roundupam bija toksiska iedarbība uz organismu. Līdz ar to es paredzēju, ka būs liela mirstība. Bet nedomāju, ka paša GMO ietekme būs tik toksiska. Es to nesapratu, ja šo iedarbību neizprotu ar vienu. Tomēr es gribēju nošķirt GMO ietekmi no GMO un Roundupa kopīgās ietekmes. Vispārīgi skatoties, augstais mirstības līmenis ir saistāms gan ar GMO, gan ar Roundupu.
Taču pārsteigums bija konstatēt augstu mirstības līmeni ar ģēmo barotajām žurkām, kuras nesaņēma Roundup. Tas nozīmē, ka ģēmo veicināja daudz ātrāku mātīšu un arī atsevišķu tēviņu nāvi nekā tas notika ar kontroles grupas žurkām, kuras saņēma parastu uzturu. Šīs letālās sakas varēja izraisīt ģēmo gēns, kas augā slikti asimilējies, vai arī sekundāra vielmaiņas darbība. Katram gēnam ir vismaz 50 dažādi iedarbības veidu, tāpēc saikne nav viennozīmīga. Mēs dzīvojam sarežģītā un haotiskā pasaulē, kur viens tauriņa spārna vēziens var izraisīt tornado otrā planētas pusē vai citā organisma daļā. Tādēļ sistēma ir sarežģīta vienkārši tāpēc, ka nepastāv saistības starp gēnu un tā iedarbību. Tas nozīmē, ka graudaugu vai kukurūzas modifikācijai, ievietojot tajos gēnu un pārvēršot tos par ģēmo, var būt dažādas sakas. Viena ģēmo ietekmē nevienmēr nozīmē, ka tiem visiem būs šāda iedarbība. Iespējams, noteikta tipa ģēmo ietekmēs vēl vairāk. Satraucoši ir tas, ka šo ģenētiski modificēto kukurūzu amerikāņi lieto pārtikā, un arī Eiropas veselības aģentūras, tajā skaitā franču, ir atļaujušas ievest Eiropas Savienībā. Mūsdienās nedaudzās Eiropas valstīs tiek audzēti tikai 2 ģēmo – kukurūza un kartupeļi. Taču gadu Eiropas ostās ienāk 27 miljonu tonu modificētās sojas. Ar soju baro kaujamos lopus, taču tā ir atrodama arī vairāku pārtikas produktu sastāvā. Ko mēs vēlamies ar šo pētījumu panākt? Lai tiktu noteikts moratorijas, jo lieta ir pietiekami nopietna. Mēs taču neēdīsim kaut ko, nezinot, kas tas ir. Problēma ir tā, ka mēs ievadam nezin ko, kas audzēts nezin kādā veidā kaut kur Amerikas Savienotajās valstīs. Un vēl mēs vēlamies, lai tiktu veikti citi šādi veidi pētījumi, un tie būtu jāveic visiem, kuri ražo ģēmo, pirms uzsākt produkta tirsniecību. Lielākajā daļā Eiropas valsts, tostarp Francijā, pieņēma moratoriju, kas aptur ģēmo audzēšanu. Paņemot vērā profesora Seralini pētījuma rezultātus, nebūtu laiks to attiecināt uz visiem pārtikas lauksaimniecības ģēmo. Lai iegūtu neapstrīdamus zinātniskus pamatojumus, vajadzīga komanda, laiks un līdzekļi. Daži bildīs pārāk dārgi, pārāk ilgi. Bet ja mēs būtu bijuši gatavi maksāt, vai mēs nebūtu izvairījušies no nesenajiem skandāliem veselības jomā? Vai ģēmo radīs jaunas katastrofas? Acīm redzams risks, ko nedrīkst pieļaut. Gaidot zinātniskos pierādījumus, būtu jāizmanto slavenais princips – piesardzība, par ko tik bieži runājam, bet maz izmantojam. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkojusi Larisa Rozentāle, redaktora Laura Hansone, skaņa režisors Jānis Rubens, lasīja Egers Rozenbergs.